Laima arī man ir klāt. Laimas un cukurs. Interesanti. Interesanti, jā, viņš pieliek to laimu klāt. Vai tu nebija Venecuēlā? Nē, Venecuēlā es nebiju, nē. Nu tā redz ir, tanī Dienvidamerikā. Malta pat jāspiež savu aparātu no Maltas. Pēdējo. Nevar rādīt pauzekam, Rīgā viņš ir izdomās ekonomiku pacelt ar kopu spiešanu. Kas ieliec visu YouTube mūsu komentārus. Bērns ar spiedam, jā. Bet tā smarža bišķi atgādina ir audzēt bērns un... Nē, viņš šities arūkstīšanas, man tā smarža nav tā. Nu jā. Ejam, te būs restorāna galdiņš šeit, vai sēdiet arī, ja grib apsēsties. Nezinu, cik daudz katram sanāk. Mainam visu reizi. Es liešu apmēram pat tā par pusītē, lai visiem sanāk. Visi priecīgi. Rīts. Tā jau katru rītu. Kā katru rītu, jā. Tas mums tevi. Mums Sandēks varētu vienkārši nofotografēt kopā visas, jo tev vispār nav bildīgi. Labēs. Neuztraucies, izdari. Papildu porcija, ja kāds gribēs. Jā. Čo, mīļā? No tāda priekā. Tas ir Brazīlijas dzēriens, saucāt cukurniedru. Svaigi spiestāt zula. Ārstē no visām kaitēm. Ļoti labs. Viens Brazīlijā onkols esot izdzēris litru tādu, bija baigi slimais, un pēc tam pilnīgi vesels nomirst. Labi. Ar to laimu. Tāpēc, ka laimi to. Jā, tā kaut laima nav, Laimiņš pa saldu. tad ir pa saldu, jā. Mēs pamēģinājām Venecuēlā, nu tikai no tiem. Un bez laima tas būs tā kā Tad sīrups. vienkārši nevarēja iedzert, Sīrups jā. sanāks, jā. Nē, viņš pa saldu. Laims ir maģisks. Bet īsto jau mēs zinām, kas tur klāt jābākš. Kakao man visvairāk līdz. Domā, ka tu esi alkoholiķi. Kā tur? Birojas. Satversmes birojas līdzi. Dažī. Iedomājieties, kādu fantomu sūs mēs iekļūt iekšā sadarbību šitā viesnīcā. Tā jau vienas, ka no rīta Rīgā prasīs. Žēl nevienu maisiņu vairs nav, kamēr mēs tik grūti. Jā, nav pērk sulas spiedu un jāspiež katru rītu sulu. Super. Vispār? Jā.